Kramēnam, Ralfim. Un šodien trešais Markus Esītis. Lūk, labāko trīnieks. Markus šodien paliek trešajā vietā, bet jūs redzēsiet, kā kramps viņam ir. Un pēc negaidītās, bet tomēr arī labās trešās vietas Markus paliek līderis. Aplausus no publikas saņem. Jau viens ir šito patur tiešā. Nu kā, un Ivars Vienus ir viss nofilmējis. Tagad mēs varam... Un lūk, mūsu līderis ir Krišjāns Ratnieks. Lasēns saka, vecāku aplausi un Ivars Vienus kopā ar kolēģiem. Paldies! Un līderis pēc vietālas posma ir uzvarētājs Bruno Krampē. Beidzot, talents varēs ģert šo mazo ātro fikso braucēju. Un kā ir zinkārīgs, liels deguntiņš, liels purnīčs uz autas ir Lasānam. Bet nu viņš tiek galā vienkārši burvīgi ar mazu bērnu apbalvošanu. Viņam asinīs tas ir. Nu, izlīdzinās krekli, vīvas, kroks, visi līdens, rokas pa gaisu. Čau, pasveicināt publiku. Nu, beidzot arī jauna kundze mums bija. Paldies, paldies, mīļie, jūs bija. Un kā jūs domājat, kam krekls? Krekls krastam. Lūk tā. Tā ir pirmais krekls tavā karjerā. Nē, vairāk jau ir māja pilni, ja? Nu, stāds varēs visu laiku viņš līmējis, un viņš nedomā uzdot itin nemaz. Sveiciens publikai, drošāk. Čau, pavicinam diplomus. Lūkā, labāko trīnieks mums ir redzams. Viņi cerams, ka spaida visi. Viņi atskrējas draugs Lāsēns. Nu, ceturtais krekls. Tātad viņam ir ceturtais krekls. Lūk, Rozenfelds. Un Āre, Vādze, Attīši. Āre, Attis varētu būt īpašs sveiciens. Viņš ir izaugs un liels būs un būlis. Nu, visi baigla. Paldies. Nu, tagad visu uzmanību, publikas uzmanību, protams, tiem, kas dosies tālajā ceļā pa Vidzemes pakalpojumiem pēc